Labdien! Esam šodien studijā Vējpuķi, un es jums parādīšu radošo nodarbību, kurā mēs varam iemācīties ne tikai būt radoši un darboties ar aplikācijas tehniku, bet arī iemācīties tautas tradīciju, mūsu folkloru un domāt par to, kas mums visiem varētu būt svarīgs šajā laikā. Radošai nodarbībai mums būs nepieciešama liela papīra lapa un balts un krāsains papīrs. Es izvēlējos šīs krāsas, jo tās ir harmoniskas un arī bieži sastopamas mūsu tradīcijā. Un lapas vajadzēs sadalīt šādā veidā. Un mūsu darbs sauksies Svētais koks. Un kas tad īsti ir šis svētais koks? Par to mēs varam domāt. Bet ziņas par šo svēto koku ir mūsu pašu tautas dziesmā Sajāja Bramaņa augstajā kalnā. Jā. Vispirms mēs sagatavosim visu, kas mums ir vajadzīgs, šos mazos elementus, kuri būs kā ķieģeļi mūsu ēkai. Protams, mums ir jādarbojās visiem komandā, visiem jābūt ļoti precīziem, jo, ja mēs sataisīsim šķības grēzus ķieģeļus, arī mūsu māja nevarēs būt taisniem stūriem. Un tagad ķeramies pie darba. Lai mēs varētu izveidot savu koku, mums būs nepieciešamas apmēram 2,5 A4 izmēra baltas papīrlapas, apmēram 1,5 sarkana papīrlapa, liela A1 formāta papīra lapa, līmes zīmuļi, šķēres, lobsters, lineāls, balts zīmuls un pacietība. Sākumā mēs sagatavosim daļas, no kā veidosies mūsu raksts. Tautas dziesma Sajāja Bramaņa augstajā kalnā ir ļoti sena. Šis augstais kalns ir vieta, kur ne katrs spēja uzkāpt. Un šie zobeni, kurus sakar svētajā kokā, nozīmē to, ka cilvēki ir gatavi nolikt pie malas aizvainojumu dusmas, lai vienotos kopā labam darbam. Tagad mēs esam ieguvuši pamatelementus, no kura veidosies stumbrs, zari, un savukārt sadalot šos pamatelementus uz pusēm, būs īsie pamatelementi. Šādi garie mums būs nepieciešami 11, bet šādi īsie mums būs nepieciešami 26. Bet vēl mums būs nepieciešami 12 salocīti īsie. Un šie salocīti īsie veidojās šādi. Taisnā leņķī. Tātad būtībā mūsu koks veidosies no 3 šādiem elementiem.
Un koka ogas savukārt veidosies no šī sarkanā papīra. Sadalot šo papīru mazākās daļās. Mūsu folklorā ir kāds skaitlis, kurš ir svarīgāks par visiem citiem, un tas ir 9. Un šajā dziesmā ir 9 zari, 9 ziedi un 9 ogas. Cik tas ir kopā? Un kas ir ļoti svarīgi, šādi tiek sagatavota 81 oga. Un kas ir svarīgi, katrai ogai galā vēl ir 9 ziedi. Un to mēs parādām šādi, iezīmējot 9 aplīšus katrā ogā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un 9. Tā. Tātad ogas. Tie ir mūsu pamatelementi, un lai uzbūvētu savu svēto koku, mums būs nepieciešams arhitekts, kurš māk novilkt līniju ar lineālu, kuram ir precīza acis. Mums būs nepieciešami tie, kuri māk izveidot detaļas un ir ļoti rūpīgi, lai būtu taisni leņķi, lai būtu precīzs garums. Mums būs nepieciešami celtnieki, plānotāji, kur māk visus elementus salikt, tā kā tiem ir jābūt. Mums būs nepieciešami arī meistari, ogu taisītāji un mākslinieki, kuri māk iezīmēt iekšā tās mazās bumbiņas. Un, protams, visiem ir jāmāk skaitīt vismaz līdz 9. Sajāja brāmaņi to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. Augstājā kalnā to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. Sakāra zobenus to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. Svētājā kokā to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. Svētājam kokam to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. 9 zari to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. Ik zāra galai to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. 9 ziedi to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. Ik zieda galai to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā. 9 ogas to, tari to, raitaitā, raduridu, raitaitā, rotā.